Labvakar! Labvakar jūs mājās! Šovakar esam atkal kopā, lai es pastāstītu jums par jūnija mēneša webināra, nevis webināra, bet jūnija mēneša Grīnvalka akcijā. Un būsim kopā. Es ceru, ka es iekļaušos stundā, vismaz centīšos, jo šodien arī gribu pastāstīt mazliet vairāk par kādu konkrētu produktu, pat vairākiem produktiem, un tādēļ šodien tā iešu ātrāk nekā pagājušo reizi, un tad skatīsimies, kā man sanāks. Ja? Priecājos jūs redzēt mūsu ikmēneša webinārā, un tad iesim uz priekšu. Tātad, pirmām kārtām uzreiz sākšu ar to, kādas mums ir akcijas nākošajā mēnesī. Mazliet tā kārtība tagad man būs pamainīta, lai es redzētu, cik man laiks paliek. Tātad putekļu cimdiņš būs kā pirmais nākošā mēneša akcijā. Un putekļu cimdiņš, kā jūs zinat, ir viens no mūsu tādiem īpašajiem, varētu pat teikt, tādiem populārākajiem, sauksim viņu pat īrīšanas rīku, jo tu nevar teikt, ka tas ir tikai audumiņš. Un ar šo te putekļu cimdu mēs varam sausā veidā savākt jebkurus putekļus, kuri mums ir mājās, un kas ir tas īpašais, tāds ļoti, tāda īpaša lieta, ka šis te putekļu cimdiņš savāc visus putekļus, un sevī arī viņus uztur. Līdz ar to, uzkopjot ar putekļu cimdiņu, mums mājā kļūst aizvien mazāk un mazāk putekļi, jo kā jūs esat jau ievērojuši, ka tad, kad tīram ar parastiem kādiem audumiņiem, es nerunāju tagad par Grīnvalka mikrošķiedras audumiņiem, bet, piemēram, kādu kokvilnas drāniņu vai kādu citu drāniņu, tad tie putekļi, ko savāc, viņi bieži vien paceļās arī gaisā. Tad ar šo te putekļu cimdiņu ir tāds efekts, ka pirmām kārtām ar statisko enerģiju putekļu cimds sevī satur tos putekļus un nelaiž vaļā, kamēr mēs tīri ar spēku vai ar gumijas birstīti neizbirstējam šos putekļus ārā. Plus vēl ar šo te putekļu cimdiņu tīrot virsmas, tās virsmas kļūst antistatiskas, tātad viņas zaudē šo statisko enerģiju, notiek tā reakcija, un nav statiskā enerģija. Kamēr, protams, laika gaitā, kā kura virsma, cik ātrā laikā atjauno šo te statisko enerģiju, un atkal sāk pievilkt sev klāt putekļus. Bet tātad ar šo te putekļu cimdiņu mēs panākam to, kā mums daudz reizes mazāk ir nepieciešams uzkopt telpas, tādēļ, ka mēs samazinām putekļu daudzumu telpās. Šajā mēnesī akcijas cena jūnijā tātad būs 8 eiro, parastā cena ir 11,30. Tad akcijā mums būs arī divpusējais audums. Divpusējam audumam parasti šī te cena ir 6,50. Parasti ir 8,50, šajā mēnesī būs 6,50, un kā darbojās šis audumiņš, tātad no vienas puses šis te audumiņš būs vairāk kā pulējošs, tātad viņam ir mīksta tāda struktūra, mēs varam nopulēt jebkuras virsmas. No otras puses, šis divpusējais audums ir ļoti tāds raupšs, kurš palīdz pabērst jebkurus netīrumus, lai kādi arī būtu uz virsmām. Piemēram, kaļķa nosēdumi, ziepju nosēdumi, kaut kādi, nezinu, tur arī no lietus, tad, kad ir tādi nosēdumi, jo sevišķi lielajās pilsētās vai arī tajos rajonos un reģionos, kur ir pārkraušana, piemēram, tur oglēm, vai vēl kaut kam, un ļoti bieži ir šie te, pat logi
ir ar kaut kādu tādu ļoti nejauku kārtu. Arī pilsētas centrā tie, kas dzīvo. Tiem arī mēdz būt tādi nosēdumi, kurus praktiski ar ko nevar, ļoti grūti tīrās. Tad ar šo te divpusējo audumiņu, ja tie nosēdumi tādi eļļaini, tad vēl ļoti labi strādā arī mūsu saucamais tauku audumiņš uz šādiem nosēdumiem. Bet, vārds sakot, ar šo te divpusējo audumu mēs ļoti labi varam arī tādus noņemt. Noņemam, nopulējam, uzpulējam, jā, šo te virsmu. Jebkuri krāni, dušas, kabīnes, stikli. Tā pašā laikā arī ja mums tūlīt, bet pienāks viens brīdis, kad būs sēņu laiks, tad ļoti labi sēņus notīrīt, augļus, dārzeņus. Tūlīt būs jaunie burkāniņi, kartupelīši, ļoti labi ar šo te divpusējo audumiņu, ar aupjo pusi notīra. Savukārt ar gludo pusi, viņu arī bieži vien mēs saucam par dārzeņu audumiņu, ar to gludo pusi mēs savukārt varam veikt tādu kā pulēšanu mīkstajiem visiem, tā kā tomātiem, gurķiem, āboliem, bumbieriem, to notīrīt to kārtiņu. Vaskaino, ja tas ir dabīgajā veidā, ja ir kaut kādas ķimikālijas, tad pat slapjā veidā var ķimikālijas noņemt. Vēl, ja mēs runājam par ķimikālijām, tad es tādu padomu varu dot, ka ļoti labi, piemēram, tagad ir bieži vien izmantojam šos te gatavos lapu maisījumus salātiem. Ļoti ātri pagatavot varam salātiņus, gatavi jau šie te maisījumi, bet vēlams vienmēr šos te maisījumus pirms tam iemērkt augstā ūdenī, kurš ir papildināts vai nu ar etiķi, jeb kādu veidu etiķi. Pietiek arī tur teikarotīt, skatoties, cik daudz jums, protams, vai arī ar sodu, un man patīk labāk ar etiķu veidīgajiem, un šādā veidā tiek, teiksim tā, nogalināti visi nevēlamie, kas mums tur varētu būt iepakošanas rezultātā veikalā nonākuši vai kā citādāk nonākuši šajos te salātos, tātad ar to etiķu ūdeni viņi tiek neutralizēti. Otra lieta ir tā, ka pēc tam, protams, jānoskalo ir zem augsts tekošs ūdens, lai to, ko mēs nogalinājuši, noskalojam nost. Lūk, un tad, kas man ļoti patīk ar etiķu ūdeni, tad, kad es to daru, man ļoti patīk, ka tie salāti kļūst tādi kraukšķīgāki, foršāki, svaigāki. Un arī viņi tik ātri, nesāk tā kā bojāties tad, ja es esmu vairāk nomazgājusi, nekā mēs esam ēduši. Tā ir mana tāda praksa un pieredze, tā ka, ja tajos gadījumos, tad, kad mēs pērkam veikalā, kaut kādus gan salātus, gan ogas tagad arī šobrīd, melenes, zemenes, visu pārējo, ko veikalos pērkam, es vienmēr paturu pirms tam tajā augstajā etiķu ūdenī. Ļoti, ļoti labs tāds risinājums, lai vismaz neutralizētu to, kas ir dabīgas izcelsmes, jo skābā ūdenī, skābā vidē viņi, apmēram kādas 10 minūtes gan vajag paturēt, 10-15, lai, jebkuras olbaltumvielas, tā iedomājieties, jā, viņas visas nespēja pastāvēt sārmainā vai skābā vidē, tātad sārmaina būs ar šo te sodu, skāba būs ar etiķi. Un tad šādā te vidē viņas, tā kā atritinās tās olbaltumvielu, kas ir, piemēram, tārpi, jā, teiksim tā, vai kaut kādas mušiņas, jebkuras dzīvās šis te dzīvais piesārņojums, kas tur varētu būt. Tad tas viss, tā kā iet bojā, jo tā olbaltumviela tā kā atritinās. Tāpēc mēs arī, piemēram, tur, ja mēs etiķi iemetīsim, kaut vai olu, jā, jūs redzēsiet, kā viņi uzreiz sarecē.
vai kāpēc mēs marinējam jebko skābā tādā vidē, nu, piemēram, tur etiķūdeņos, etiķī vai kefīrā vai kur, un mīkstāka gaļiņa paliek tieši tāpēc, ja, ka viņa, nu, tā kā notiek tās olbaltumvielas, nu, tāda tā kā atritināšanās, un viņa jau pēc tam vairs sīkstajā veidā nepaliek. Nu tā, tas tāds mazais ķīmiskais triciņš, kā uzlabot savu, nu tā kā nodrošināt sevi, lai mēs, nu, neēdam pusdienās to, ko neesam vēlējušies pirkt. Nu, tātad kaut kādas dzīvās radības, kas varētu būt šādos te salātos, uz dārzeņiem, augļiem un tā tālāk. Nu, sev mazliet pasaudzēt. Tā, tas interesantā veidā aizgāja no divpusējā auduma uz šo te etiķūdeni, ja? Kas vēl mums akcijā? Akcijā nākošā mēnesī būs mops mitrai grīdas uzkopšanai, vidējais izmērs. Un tiem, kas varbūt pirmo reizi klausās, tad šis mops ir lietojams tikai un vienīgi ar Grīnvalk profesionālo, nu, tīrīšanas slotu, kurā ietilpst mopa pēda, pie kur piestiprinam mopu, un kāds. Un tātad mainām tikai šos mopus, jo viņi lēnām var nolietoties, bet pati grīdas pēda un grīdas, nu, tas kāds tie ir, nu, praktiski mūžīgi, var teikt. Vienīgais, kas grīdas pēdai, viņi ir viegli metāla alumīnija pēda, iestrādāts ir tādas sliedītes, kurās liek iekšā, nu, tos saucamos ezīšus. Tie mēdz kādreiz, nu, ar putekļiem un netīrumiem sajiet matiem pilni, un tad viņi sliktāk līp, tad mums arī veikalā var nopirkt šādu te komplektu, kurš jau ir sagriezts, kas ir jau gatavs nomainīt šīs te sliedītes. Nu tā, tas tāds par grīdas uzkopšanas šo te mopu. Un šajā mēnesī tātad mitrajām grīdas uzkopšanai arī tiem, kuri nezin, Grīnvalkam ir gan sausai uzkopšanai, gan ekstra, kas ir gan mitrai, gan sausai, gan arī mitrai uzkopšanai mopi. Starpība ir tāda, ka ar sauso mopu mēs savācam visu sausā veidā, ar nemitrinam viņu. Ar to mēs savācām visus matus, spalvas, putekļus. Viņš arī tāpat kā Grīnvalk cimdiņš statiski satur sevī, ar statisko enerģiju satur sevī šos te visus putekļus un matus un spalvas. Un pēc tam mēs viņu izpurinām vai arī ar Grīnvalk gumijas birsti nobirstējam, lai viņi, nu, tā kā dabūtu no šos netīrumus. Tad otrs mops, kas ir ekstra mops, tas ir tādas nu, teiksim tā, diezgan biezs. Ar viņu var tīrīt gan sausā veidā, gan slapjā veidā. Ļoti labi var berst flīzes un tādas grīdas, kurām arī ir vairāk prasās mitra uzkopšana, tāda kārtīgi slapja, jā. To mēs varam darīt tātad ar šo te slapjo mopu. Tas, kas mums ir ar mitro grīdas uzkopšanas mopu, par kuram būs akcija jūnijā, ar to ir mazliet savādāk tā situācija. Viņš ir ļoti, ļoti plāns, ļoti, ļoti ātri žūs, un savāks kā reiz būs vairāk domāts tām grīdas virsmām, kuras ir mitrim neizturīgas. Koka grīdas, parketa grīdas. Laminātam arī nav vajadzīga baigās slapjā uzkopšana. Un tajos gadījumos, tad, kad mums ātri jāsavāc ir izliets ūdens slapjums, jā, tātad tās grīdas, kur ātri jāsavāc, ja cilvēki nāk iekšā un mums ir nu, tā kā slapjā laikā sanes iekšā slapjumu vai, nu, tā kā bērndārzos, piemēram, bērni aiziet mazgāt rokas vai zobus pusdienas laikā, un visa apkārtne ir slapja, bīstamas ir slapjās šīs te grīdas, tāpēc tāds mops uzreiz stāv blakus un vienmēr ātri savāc, viņš ļoti daudz sevī savāc šo te mitrumu un ļoti ātri žūst. Nu, tā, ka tās ir tādas, nu,
īpašā, nu tāda lieta, ja? Tālāk, nākošā mēneša akcijā būs arī veļas pulveris ekstra, kurš ir, teiksim tā, bagātināts ar sodu, un īpaši paredzēts baltai veļai. Baltai vai veļai arī, kuru vajadzētu tā kā mazliet dezinficēt. Slimnieku tā kā drēbju kopšanai arī, var sakot visam, kur mums ir vajadzīgas sodas, šis te dezinficējošās īpašības vai balinošās sodas, balinošās īpašības. Tur mēs izmantojam šo te ekstra pulveri. Parastā cena šim te pulverim ir 13,20 kilogramā. Kilogramu iepakojums mums šobrīd ir, ja esat pamanījuši vai neesat pamanījuši. Kilogramu iepakojums ir tieši tik, cik tajā plastmasas lielajā Grīnvalda burkā var iebērt. Tādēļ ļoti ērti tagad šobrīd ir nopirkt šo te burku atsevišķu un uzreiz iebērt viņā, un ļoti ērti ir lietot ar Grīnvalda īpašo karotīti, dozējot. Ekstra pulveri mēs lietojam apmēram kādi 20 mililitri, ne vairāk šis te pulveris. Tātad, ja regulāri parasti mums ir 30, kas ir viena tā karotīta Grīnvalda, tad šis ir mazāk 20 mililitru, un jums nav jāliek vairāk, jo tāpēc viņš labāk nestrādās. Vairāk mēs liekam tajā gadījumā, ja mums ir ļoti taukaini virtuves dvieļi, piemēram, kurus mēs mazgāsim uz lielājā temperatūrā, uz lielo režīmu, tad tur mēs varam pievienot mazliet vairāk. Tad, kad mēs dezinficējam kaut ko, tad mēs varam vairāk mazliet pievienot. Tad, kad mēs varam arī iepriekš drēbes, baltās drēbes iemērkt tādā ekstra pulvera šķīdumā, un pēc tam likt jau mazgāties, piemēram, ar regulāru pulveri. Arī tā mēs varam darīt. Lūk, protams, kā jau visi Grīnvalda produkti nesatur agresīvas ķīmiskas vielas, jā, un kaut kādas krāsvielas vai smaržvielas. Un tādēļ arī varam izmantot gan cilvēkiem ar jutīgu ādu, alerģijām, slimojošiem cilvēkiem, jā, un ģimenēm ar maziem bērniem arī būs ļoti labi. Un tā kā tādā vienā iepakojumā ir apmēram līdz 37 mazgāšanas reizēm, pareizi dozējot, tad šis sanāk arī īpaši ekonomisks variants, kā mazgāt veļu. Lūk. Tad mums akcijā nākošajā mēnesī ies vannas dvielis, lielais vannas dvielis, un šim te dvielim ir liels izmērs, 1,40 x 70 centimetri, parasti ir tie 1,20 m, tāds izmērs, un šis te dvielis uzsūc īpaši daudz ūdens, palīdz arī saglabāt siltumu, pat arī augstos apstākļos, tāpēc viņi bieži izmanto pēc pirtīm silti, lai būtu pēc peldēšanās augstā vai augstākā ūdenī. Arī ziemā gāja roņi un izmantoja šos te vannas dvieļus. Tagad, protams, ir jau tāds visiem pieejams ūdens priekš peldēšanās, tad šis te ļoti labi šo te dvieli izmantot, jo sevišķi bērniem, kuri tikmēr dzīvojās pa ūdeni, kamēr jau lūpa dreb un paši jau ir zili, tad ietin šajā te dvielī, un bērns ļoti ātri sasilst, jo šis dvielis uztur termisko siltumu. Līdz ar to neļauj mums zaudēt siltumu, un mēs ātri varam arī sasilt. Tā kad, dvielītim šobrīd ir atlaide. Ja parastā cena ir 35,70, tad šajā mēnesī, jūnijā, būs tikai 25 eiro. Lūk, tā. Tālāk
mums ir akcija uz Grīnvalka mitrinošo lūpu balzāmu. Jaunā partija, kas ir atnākusi. Jūs mūsu mājaslapā redzēsiet 4 dažādus lūpu balzāmus. Ir īpašs lūpu balzāms, kas ir bērnu lūpu kopšanai no Karela Hadeka. Tad ir no Karela Hadeka ir Herpilāna, kas ir speciāli herpes profilaksei, lai nebūtu un lai ātrāk dzīst tad, kad ir jau herpi. Tur tāds īpašs dabīgs sastāvs, kas ļoti labi strādā uz to. Un tad ir Marijos Fabrē lūpu balzāms ar karité sviestu, olīvija. Tā kā nākošajā mēnesī būs akcija uz visiem Marijos Fabrē produktiem, tad jūs varat, ja neesat nekad mēģinājuši, rekomendēju jums arī nomēģināt šo te Marijos Fabrē lūpu balzāmu. Neērtais varbūt ir tas, ka atšķirībā no šiem te iepriekšējiem, ko es minēju, viņiem nav lūpu krāsas, šis formāts. Mums vajag pirkstiņu iebāzt iekšā un tad uzsmērēt uz lūpām. Tas vairāk būs tāds, ko mājās lietosim. Mēs viņu kabatā līdzi neņemsim, jo viņš kļūs šķidrs karstā laikā, jo tur ir šīs sviests un dažādi citi arī sastāvdaļas, tā pati olīveļa, kura siltā laikā, viņš šķidrs paliek, tātad šķidra burciņa būs. Bet jā, ar lūpu balzāmiem jebkurā gadījumā mums ir jārēķinās, kad mēs karstumā mašīnā viņus neatstājam. Man ir gadījies tā, ka es viņu atstāju karstā mašīnā, kamēr nāk atpakaļ. Vēsā es viņu atstāju, bet tad, kad es nāku, tad jau ir sakars uz mašīnu tik tālu, ka mans lūpu balzāms vienkārši ir izšķīdis un iztecējis. Tā kā jā, mitrinošo lūpu balzāmu, nevajadzētu viņu turēt lielākā siltumā kā savā kabatā. Tā, Grīnvalka lūpu balzāms tiem, kuri nezin, viņam ir tāds īpaši labs sastāvs. Gatavots ir no kokosriekstu, kakao un šīs sviesta. Sastāvā arī ir bišu vasks, saulespuķu, žožobas un rīcineļa, alvejas ekstrakts un E-vitamīns. Un tādu atvēsinošo efektu dod piparmētra ēteriskā eļļa. Piparmētra ēteriskā eļļa arī ir tā, kas tā kā viegli kairina lūpas un veicina asinsritu lūpās. Un līdz ar to arī lūpu āda ātrāk atveseļojās, jo tur asinsrita tiek veicināta. Un vispār kā profilaktisks līdzeklis ir lielisks visu laiku lietot, un tad, kad jau ir problēmas ar lūpām, vai viņas ir pārāk sausas, vai viņas ir sasprēgājušas no vēja vai no mitruma, vai no tā, kad mēs ļoti nervozējam un laizam lūpas, piemēram, tad šis te lūpu balzāms ir tāds, kas tiešām veic ļoti dziļu mitrināšanu. Viņam nav tā tendence, ka viņš paliek vienkārši virsū uz ādas, bet viņam ir tas, ka viņš nokļūst ādā un mitrina ādu. Un arī ir šī te dabiskā aizsardzība pret UV stariem, jo, tā jūsu zināšanai ņemiet vērā, arī tagad saulīte sākās, tātad ļoti labi ar dabisko pret UV stariem aizsardzību, un Latvijā ar to pilnībā pietiek, ir tādas eļas kā žožobeļa, šīs sviests, karité šī, kā kurš saka, un arī kokosrieksts un kakao sviesti arī, varbūt tie mazliet mazāk, bet šīs sviests, žožobas eļļa ir tās, kas ir īpaši izteiktu šo te, arganeļa arī, īpaši izteiktu šo dabisko aizsardzību pret apdegumiem. Lūk. Un nākošajā mēnesī šim te balzāmam cena ir tikai 3,50. Parastā cena ir 5,20. Tā, un tas, ko jau es mazliet pieminēju, ka Marijos Fabrē produktiem būs īpaša akcija.
Un šī te īpašā akcija būs uz visiem produktiem, tātad būs konkrēta 15% atlaide papildus vēl tai, kas jau jums ir, ja jūs esat konsultants vai partneris. Un šeit es gribētu arī uzlikt tādu mazu video. Tas gan būs franču valodā ar angļu uzrakstiem, bet ne jau galvenais ir tā informācija, kur es jums gribēju, ka tur par kurā gadā kas un kā, bet vienkārši to, kā saka, to feelingu sajust, to Franciju sajust, to siltumu, sauli, ko šie te produkti sevī nes. Un, jā, šeit tāda maza filmiņa par to, par Marijus Fabrē. Paskatieties, pievērsiet uzmanību, kā tiek ražotas šīs te ziepes, kā tas viss notiek. Un es domāju, ka jums patiks. Man likās, ka tas ir interesanti tādu šādā te veidā mazliet kaut ko jaunu iegūt. Skaisti skatīšanās. Notre histoire commence ici, à Salon de Provence, charmante cité provençale, autrefois appelée la capitale des huiles et du savon. Là où nous fabriquons encore le traditionnel savon de Marseille. Depuis plus de 100 ans, nous répétons les mêmes gestes, nous perpétuons un savoir-faire ancestral, notre patrimoine. Nos grands-parents nous ont appris à reconnaître les bienfaits de l'olive, dont l'huile pure garantit la renommée du savon de Marseille. Enfants, nous passions nos journées à courir dans les oliviers, à cueillir leurs meilleurs fruits. Nous poursuivons à notre tour cette tradition familiale et continuons ensemble à partager cet amour de la terre. Les murs de la fabrique renferment l'histoire de notre famille, le passé, le présent et l'avenir. Tout a commencé avec notre arrière-grand-père, Marius Fabre, le fondateur de notre savonnerie en 1900. De génération en génération, nous marchons dans ses pas. Son fils Henri, notre grand-père, nous a transmis ses secrets, son amour du produit. Arpentant l'usine et la salle des immenses chaudrons, goûtant comme avant le savon pour vérifier sa bonne fabrication. Depuis un siècle, nos méthodes sont restées inchangées. Dans les règles de l'art, notre maître savonnier reproduit à son tour les techniques d'autrefois. « 14 jours sont nécessaires à la fabrication du savon de Marseille traditionnel, cuit dans nos chaudrons. L'ingrédient de base, l'huile végétale, avec le sel de Camargue, assure la pureté du savon. Coulé dans des mises à même le sol, il sèche naturellement, bercé par le Mistral, ce vent du Nord, pendant plusieurs jours avant d'être découpé. Notre savon de Marseille est authentique. Nous sommes garants de son origine et nous attachons une importance particulière à sa composition naturelle, respectueuse de l'environnement. Efficace et écologique, il est utilisé depuis des siècles autant pour le soin de la peau que pour l'entretien de la maison.
Des premiers bons de commande de notre arrière-grand-père jusqu'à nos jours, nous nous attachons à transmettre à nos enfants l'authenticité d'un savoir-faire unique. Grâce aux femmes et aux hommes qui nous accompagnent au quotidien, nous perpétuons avec fierté l'âme de notre maison. Nous sommes Marie et Julie Fabre, 4e génération, à poursuivre cette aventure familiale avec la même passion. Nu, lūk, ar nelieliem tehniskiem pārāvumiem pie mana interneta. Nu, kad tā īrā nelaidīs man vairāk. Atpakaļ. Ai. Viņam liekas, kad es, nu taču. La. Nebūs šodien vairāk. Nu, labi. Iesim mēs tālāk. Nezinu, kāpēc viņš negrib, nepakam viņš negrib iet. Iet man ārā no šī te. Viņam liekas, kas tad te ir. Līdz galam nepabeidzu. Nu, tagad. Tagad ies. Oi. Es ļoti atvainojos. Nepakām viņa negrib. Nu, kas tas ir? Nepatīk viņam. Viņš grib, lai es mācos no galvas. Tā. Nu taču. Tā. Nu tad izdevās man beidzot kaut kā nokļūt uz nākošo, beidzot viņš man atbrīvoja no tā video. Lūk, tad ko es gribēju? Vai jūs mani visi dzirdat? Liekas, ka tagad dzirdat, vai ne? Nu, lūk, ļoti jauks video, vai ne? Tādu, pat ja mēs nesaprotam ne franču, ne angļu valodu, tad ir skaidrs, par ko runā, kā vāra tās ziepes, kā veselas paaudzes šo te ziepju vārīšanas metodi nodod viens otram, kā pagaršo, vai ziepes ir gatavas tieši garšojot, nevis kādā citā veidā šis te ziepju vārītājs tiešām viņš pagaršo, un kā var zināt, ka ziepes ir gatavas, ka viņām vairāk nav šī te, nu tā kā izteiktā sodas garša, ko vārīšanā pievienot. Nu, lai veidotos ziepes, viņam parādās tā ziepju garša, nav vairs sodas garša. Nu, lūk, nu tā ka jā, interesanta tāda filmiņa, un man tā liekas, tas arī izteica visu, jā, gan par šīm te marseļu ziepēm, kuras tiešām tiek gatavotas pēc senajām metodēm. Mēs arī ar Dinu bijām uz šo te Marseļas Marijos Fabrē rūpnīcu. Marseļā ir vairākas rūpnīcas, kas ražo šajā te tradicionālajā veidā, bet, nu, Marijos Fabrē es varu apliecināt tiešām šādi vāra ziepes milzīgos katlos un pēc tam lēju uz šīm te grīdām. Un pēc tam žāvē un visideālāk tiek nožāvētas šīs ziepes, tad, kad ir tas saucamais mistrālu vējš, kurš arī ir īpaši tieši
tieši Marseļas pusē. Lūk, un tad jā, nākošajā mēnesī būs ļoti ekskluzīva, tāda 15% papildus atlaide Marijos Febrē visiem produktiem, gan Marseļas tradicionālajām ziepēm, gan arī šķidrajām ziepēm, kuras arī ir vārītas no olīveļas un pievienots dažādas ēteriskās eļas klāt aromātam. Un tad arī Marijusam Febrē ir īpaši tāda, viņam ir vairākas ķermeņa kopšanas līnijas, bet mēs Grīnvalka veikalā visu laiku uzturam sortimentā īpašo olīvijas sēriju, kura ir gatavota ar visiem šiem te ekosertifikātiem, un kas ir no bioloģiskiem produktiem, un viņam ir gan ekocerts, gan arī, kā to otru sertifikātu sauc, pēkšņi aizmirsu. Lūk, bet katrā ziņā tas nozīmē to, ka 98% no visas sastāvdaļām ir dabīgas, un minimums 68 bija jābūt no biosaimniecībām. Jā, tā ir tādi īpaši vērtīgas, ļoti efektīvi produkti. To es varu pateikt, jo sevišķi sejas krēms ir fantastisks. Tie, kas nav mēģinājuši, labākie iespēja nebūs pamēģināt šos te gan šampūnus, gan sejas krēmus, gan roku krēmi, vienkārši fantastiski, ļoti, ļoti bojātu roku ādu man salaboja ar 2 šādiem te roku krēmiem. Es neesmu neko labāku līdz šim brīdim atradusi. Tā ka jā, izmantojiet šo te izdevību un īpašo šo te atlaidi. Un tālāk mēs atkal man grib uzkārties. Šodien. Jūs jau jūtat, jā, kā man iet ar visām tehnikām. Tad, protams, mums būs arī īpašā akcija 2 par 1 cenu. Un šajā te akcijā mums ies universālais luksaudumiņš, stiklaudumiņš, un tātad kāda ir šī te akcija, pērkot vienu audumu, otru tādu pašu saņemiet dāvanā. Un atlaidē tiek piemērot automātiski, jūs jau saņemsiet, tur nekas jums nav jāraksta, un pilnīgi nav nekāds ierobežojums pirkumu skaitam. Un akcija ir spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Un tad es gribētu jau kādu laiku atpakaļ. Es mazliet vairāk stāstīju par melnajām ziepēm, Grīnvalka melnajām ziepēm, kuras tiek ražotas Francijā. Ziepju koncentrāts, lai mums nav jau šķaidītas ziepes jāved šeit uz Latviju, tad mēs esam pasūtījuši Francijā mums jau gatavo šo te ziepju koncentrātu, un mājās jau katrs mēs pievienojam ūdeni. Šodien es gribu pievērst uzmanību jums šīm te ziepēm nevis no veļas mazgāšanas un no traipu ziepju puses, bet no dārza puses, jo gribu pastāstīt par 2 produktu sinerģiju. Un tātad viens no šiem te produktiem ir melnās ziepes, kuras darbojās, kad mēs viņu atšķaidam, jā, un špricējam virsū uz augiem, uz avenēm, uz jāņogām, merkšķogām, ķiršiem, čerešņām, rozēm. Vārds sakot, visur, kur skudras ir izveidojuši savu ganāmpulku ar laputīm, bet strādā arī uz tādām kā baldu blusiņām, tripšiem, tīklērcēm. Un šogad man pēkšņi parādījies ir aviņu rūsa,
tā arī ir sēnīšu slimība, kuru es arī šobrīd esmu pirmo reizi veikusi apstrādi ar melnajām ziepēm kombinācijā ar humilatu. Redzēšu, kāds būs rezultāts, varbūt jau jūlija tajā webinārā, kas mums būs, varēšu jums pastāstīt, vai uz to nostrādāju vai nē. Un tātad šīs te melnās ziepes darbojās izmantojot šo te surfaktantu efektu un olīveļas iedarbību, sārmainību, ja, un to, ka kālija sārmas šeit ir. Tātad viens ir tas, ka noskalo šos te kaitēkļus, tīri, fiziski jau, ja. Tad veidojās, tāda kā aizsarga kārtiņa, un tā darbojās šīs te virsmaktīvo vielu efekts, tātad kaitēkļus noskalo un arī aizsarkārtu veido. Olīveļas tā iedarbība, kustība, ierobežošana un elpošanas traucējumi tieši šiem te pašiem kukaiņiem. Un tad ir šī te sārmainā reakcija, šādā veidā bojā kaitēkļu aizsarga slāni, jo tas pH ir tāds vāji sārmainis, 9 līdz 10 pH, un tas palīdz izjaukt kaitēkļu šo te aizsargu pārklājumu, to kutikulas. Starp citu, tas ir tas pats, ko es par etiķi stāstīju, ja, uz salātiem. Un šie te kaitēkļi jau arī, kļūst uzņēmīgāki, un iet dabiski bojā. Tas arī mazina sēnīšu slimību, piemēram, miltrases izplatību, to es esmu pārbaudījusi, šie te flokši ir tie, kuriem parasti tā miltrase parādās. Jā, uz to strādā, kā būs uz šo te aviņu rūsu, nezinu, jā. Pozitīvais ir tas, ka nav toksiskas šīs te melnās ziepes, un viņas arī bioloģiski noārdās. Un melnās ziepes ir piemērots arī izmantošanai bioloģiskajās lauksaimniecībās, jo ir atbilstoši šai te regulai Eiropas Savienības. Un šeit es arī gribētu jums parādīt tādu atkal filmiņu, redzēs, kā mums ies. Šeit tas būs tieši par melnajām ziepēm, kur viņas tiek izmantotas Francijā, un tad jūs arī sapratīsiet, uz ko tad mēs izmantojam šeit Latvijā. Ecological, it cleans everything from home to garden. A single replacement for all. Since 1900, when first built by Marius Fabre in Salon-de-Provence, the Fabre soap factory has been making black soap the traditional way for 4 generations. Cooked in a cauldron like its cousin Marseille soap, Marius Fabre black soap is made with olive oil and its recipe is unique. Natural and ecological, it cleans everything from home to garden. A single replacement for all your household cleaning products. Marius Fabre olive oil black soap cleans, nourishes and gives a natural shine to tile, terracotta and wooden floors. A powerful degreaser and no need to rinse, it cleans all today's surfaces. Worktops, ovens, hobs, sinks and hoods. Marius Fabre black soap is a fabric stain remover. Use it directly on stains or instead of detergent. Black soap is an effective organic deterrent for aphids. It protects your plants in the garden. Black soap cleans and puts a shine on cars, bikes and boats in just a wipe. A natural shampoo, olive oil black soap gently cleanses and leaves a shine on your pet's coats. Lūk, tāds ir šis te, tiešām viņš man atkal tā es šo, kad es atkal netikšu ārā. Lūk, tad es tagad varētu tālāk mazliet vairāk pievērsties tieši
šim kompozīcijai Humilati Grow un Greenwald melnās ziepes. Tātad par ziepēm mums skaidrs, kā tās darbojās, par to mēs vairāk esam runājuši. Bet abi divi kopā šie te produkti ir vēl jo īpašāk vērtīgi un nodrošina tādu ilgspējīgu augu kopšanu un aizsardzību pie reizes. Un kas tad ir šis te Humilati Grow? Tad par to es vairāk arī mazliet pastāstīšu, kas tad tas tāds ir. Daudzi to zina, daudzi to lieto. Es zinu, kā Kurzemes pusē, jo īpaši dārzi tiek kopti ar šo te Humilati. Un arī šajā gadā daudzas kravas ir aizgājušas tieši uz Kurzemes pusi, uz grobiņu. Un, ja jums ir kādi jautājumi par izmantošanu, Humilati izmantošanu un melno ziepju izmantošanu, tad Guntra noteikti jums ir viens no labākajiem palīgiem. Tā ka te Guntras dārzā man pat bija īpašas fotogrāfijas, varbūt Guntriņa to arī var mums kādreiz atsūtīt, savu dārza šīs fotogrāfijas, cik fantastiski laba raža tev ir. Nu, tur, protams, arī dziļajai mīlestībai pret augiem noteikti nozīme, bet jā, ļoti, ļoti, ļoti labi strādā. Tātad šis te Humilati Grow, kas tas tāds ir? Jaunās paudzes līdzeklis, kura pamatā ir ekoloģiski tīras un lietošanā drošas humīnvielas. Tātad, kas ir humīnvielas? Organiskie savienojumi ar sarežģītu fizikālu ķīmisku struktūru. Šim te humīnvielām piemīt plaša spektra bioloģiskā darbība. Līdzeklis ir izgatavots no melnās kūdras, veicot tās oksidēšanu ar gāzu maisījumu, ozonu un gaisa gāzes, un kavitācijas, gravitācijas apstrāde. Tādā veidā notiek dabīgo bioloģisko aktīvu vielu saglabāšana un uzkrāšanās augstākajā pakāpē, kuras tiek stabilizētas ar negatīvi lādētu humīnskābi. Kā rezultātā iegūtais produkts satur 20 aminoskābes un vairāk nekā 30 minerālo elementu un organisko vielu, tostarp visus galvenos mikroelementus, kā arī vitamīnus. Un šī iegūšana notiek Latgalē no ezera, kur tiek celtas ārā, un tur ar tādu īpašu aparātu tiek celts ārā no dziļuma, un šādā te veidā netiek bojāta pati vide, jo viss tas ir izveidots saudzīgā veidā, un tādā ziņā varam teikt, ka pilnībā ļoti humāni pret vidi tas notiek. Lūk, un tātad tas, kas ir tādas svarīgākās lietas, tātad tas ir dabīgs humīnvielu produkts, un humīnvielas, kas ir organisko vielu kompleks, kas veidojas no augu un dzīvnieku atliekas sadalīšanās procesa. Tātad tas ir sens process, kurā notiek viss šī te sadalīšanās atliekām dzīvniekiem, augiem. Un šīs te vielas uzlabo augsnes struktūru un palielina augu izturību pret stresa faktoriem. Un tad es vēl arī gribētu īpaši pievērsties tādai efektivitātei, ko paši ražotāji arī tā kā min, ko viņi dara. Tātad pastiprina augstnes mikrofloras darbību un ir ļoti labs visu barības vielu transportētājs no augstnes uz augu, jo bieži vien ir tā, ka mēs kaut kādus mikroelementus saberam, bet augs vienkārši nespēj tās uzņemt. Tad aktivizē vielmaiņas procesus pašā augā, kas ir svarīgi ļoti, lai notiktu kaut kādi procesi.
pātrina sēklu dīdzības procesu un palielina dīgtspējas sparu, attīsta ļoti stiprāku sakņu sistēmu, stiprina imūnsistēmu augam, izturību pret slimībām, radiāciju un nelabvēlīgiem laika apstākļiem, samazina ražas nogatavināšanās laiku par 7 līdz 12 dienām, to ir pierādījuši pētījumi, palielina graudaugu, eļļas augu un pākšaugu ražību, sākot no 10%, palielina dārzeņu, ogu un augļu ražību sākot no 20%, paaugstina audzētās produkcijas kvalitātes īpašības, eļļas, olbaltumvielu, cukuru saturu un tā tālāk. Un iegūti produkti samazina audzēšanā izmantoto ķimikāliju un ķīmisko minerālo līdzekļu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu daudzumu no 20 līdz 80%. Samazina nitrātu saturu un kavē smago metālu un pesticīdu uzkrāšanos, kas ir top, ļoti svarīga lieta, vēlreiz pateikšu. Samazina nitrātu saturu un kavē smago metālu un pesticīdu uzkrāšanos. Un arī palielina audzētās produkcijas uzglabāšanās laiku. Šis te produkts ļoti plaši tiek izmantots Āfrikā, kur ir ļoti, korozija zemes notikusi arī citās vietās pasaulē, kur ir korozija milzīga. Un patiesībā arī šobrīd Latvijas augsne jau ir noplicināta, un arī korozija jau ir iestājusies ļoti daudz kur. Un šis te produkts veicina ātrāk augsnes kā auglības atjaunošanos. Tām ir neierobežots derīguma termiņš, tur gan jāievēro tā temperatūra, kādā viņu turēt, gluži sasaldēt nevajag. Un sniedza augstu ekonomisko adeļu. Lūk, tā ka tas ir tas, ko mēs varam teikt par šo te produktu, kāda ir tās galvenās tās īpašības. Kā ir paredzēts, tātad paredzēts ir augsnes apstrādei, sēklu kodināšanai, mērcēšanai, kas arī šobrīd aktuāli ir, jo daudz ko mēs neesam vēl lielā mitruma dēļ iesējuši, un daudz, kas savukārt, kā šobrīd, es arī šodien vakar, kad braucu un klausījos, kā tiek minēts par to, ka ļoti daudz graudi un īpaši ļoti daudz zirņi un pupas, kas ir iesētās, tās ir gājuši bojā. Man gan mācēja pateikt, ka tie, kas 100. dienā esot iesējuši, ka tie zirņi neesot gājuši bojā, nav sapelējuši, sapujuši. Bet tie, kas jau bija vēlāk, tie gan. Tā, ka tā 100. diena Latvijā, kad ir jāstāda 100. dienā jāsēj zirņi, tā nav atcelta, mīļie. Tā, ka tas tomēr strādā jebkurā gadījumā arī pret visiem dīvainajiem laika apstākļiem, kāda mums šobrīd ir. Tā, ka jā. Un tāpēc varbūt, kad šobrīd ir īstais brīdis atkal kodināt, vai pareizāk sakot, mērcēt humilatā zirņus un iestādīt tiem, kuriem ir gājuši viņi bojā. Tālāk, kam vēl izmanto sakņu laistīšanai, lapu apsmidzināšanai, kā arī kompostēšanai. Humilat grow ir koncentrēts līdzeklis, tāpēc pirms lietošanas preparāts ir jāšķīd un ūdenī. Un jāšķīdina ir tieši tā, kā tur ir rakstīts, nevis, kad tikai būt un tur vienu šļuciņu vairāk nebūs ne skādes. Ir gan skāde, tāpēc, ka tas augs pirmajā brīdī, tad, kad jūs viņu pārbarojat, viņš pirmajā brīdī, es pati to esmu pārbaudījusi, viņš pirmajā brīdī vienkārši tāds, un vienu brīdi nenotiek nekas, nekādas augšanas pazīmes. Un tad jau viņš tā kā pierod un viss kārtībā, notiek augšana un viss ir labi, bet pārbarot nevajag. Tam nav nozīmes, labāk vēlreiz uzliesiet pēc kādām pāris nedēļām.
Tātad darba šķīduma pagatavošanai 50 ml koncentrāti jāatšķaida uz spainu ūdens, 10 litriem ūdens, ja? Laistīšana notiek pavasarī un rudenī ar darba šķīdumu 5 litri uz kvadrātmetru. Ko tas dos? Tas dos to, ka stimulēs visu augsnes mikroorganismu attīstību, kas veicina humusa intensīvu atjaunošanās, veidošanos augsnēs, trūdos un kompostā. Uzlabo augsnes struktūru un auglību, pazemina skābumu, kas arī ir ļoti tāda, vismaz manā zemē ļoti aktuāla lieta. Tad saista tehnogēnā piesārņojuma produktus, dzīvsudrabus, svina savienojumus, pesticīdus, radionukleīdus un citus, un kavē to nonākšanu no augsnes augos, tādējādi nodrošinot produkcijas ekoloģisko tīrību, kas ir super ļoti svarīgi. Un tāpēc arī šo te produktu arī intensīvi ir sākuši izmantot lauksaimnieki, bioloģiskie lauksaimnieki Vācijā un arī citās zemēs, bet pa Vāciju es tiešām zinu, tieši tāpēc, ka viņiem šie te bioloģiskās saimniekošanas rādītāji diezgan kritās, tāpēc, ka vienkārši vispārējais piesārņojums ir ļoti milzīgs. Un tad šādā te veidā viņiem vismaz sākot lietot, viņiem produktos nenokļūst šīs te kaitīgās vielas. Jā, tātad dzīvsudrabas, svina savienojumi, pesticīdi un citi. Tad sēklu mērcēšanai, kāpēc ir labi izmantot, ja tas darba šķīdums ir 1 ml koncentrātā glāzē ūdens atšķaidīts un sēklas ievieto audumā un mērcē 10-12 stundas, pēc tam stāda zemē. Tas, ko dod, stiprina imūnsistēmu augam, palielina dīgšanas sparu un sēklu dīdzību, stimulē augšanu un dīgstu attīstību, veicina spēcīgas sakņu sistēmas attīstību un manāmi samazina sēklu invāziju ar sēnīšu slimībām, ko izraisīja iepriekšējā kaut kāda infekcija, kas ir, jo mēs jau ar tām sēklām nezinām, kas un kā, un šādā veidā ir ļoti labi pasargāti. Un tad ir sakņu laistīšanai. Tas būs ikdienas tāds darbiņš, ja tie ir pavasara darbi, tāda sakņu laistīšana un augu lapu apsmidzināšana, tā jau būs tas ikdienas darbiņš. Tātad tur darba šķīdums ir 3 ml koncentrāti atšķaidīt ar 10 litriem ūdens, 1:300 tātad, ja. Laistīt izstādītās sēklas, dīgstus, pieaugušos stādus ar darba šķidrumu visā veģetācijas periodā ar intervālu 10-15 dienas. Sanāk tā, 2 reiz mēnesī. Jā, tātad 2 reiz mēnesī veicam šīs te laistīšanas 2-3 reizes, kā vajag. Sakņu laistīšana izmantotā darba šķīduma daudzums ir tāds pats kā pie parastas laistīšanas ar ūdeni. Ko tas dod? Veicina ražības pieaugumu par 15-40% un nogatavināšanās termiņu saīsinājumu par 10-12 dienām. Īpaši gribu, kāpēc es vispār sāku par to humilatu stāstīt, un īpaši jums pievērst uzmanību, jo šobrīd ir diezgan tādi laika apstākļi, kuri nav pateicīgi dārzeņiem, augļiem, te augsts, te slapšs, te vēl visāds. Un mums ir jāpasargājās cik vien varam no laika apstākļiem, jādara viss, lai mēs spēcinātu savos dārzos savu ražu, lai mēs nebūtu pakļauti vispārējai dārdzībai, kas varētu būt pēc tik dīvainiem laika apstākļiem visā Eiropā, varbūt pat visā pasaulē, un lai mēs būtu nodrošināti, un lai Latvijā zeme dotu maksimāli lielas ražas, un lai mēs visi būtu pēduši, lai pietiek mums pašiem, visai mūsu ģimenei un vēl kaimiņiem. Piestrādājam pie tā, ja? Labi, gan ar labām domām, gan ar šādu te kārtīgu dārzu apsaimniekošanu.
rekomendēju arī jums visiem, nu, tā kā pastāstīt, nu, kādam savam radam draugam, dārziņa kaimiņam par šīm te iespējām, un nu, šis būs ļoti labs ražas gads. Augu lapu apsmidzināšanai izmanto arī. Tur atkal darba šķīdums ir atkal tāds pats, 1:300, tātad 3 ml koncentrātu uz 10 litriem ūdens. Un šo apsmidzināšanu arī pāris reizes mēnesī darām. Kas notiek tajās augu lapās, notiek svarīgi enerģijas apmaiņas, fotosintēzes, ogliskābās gāzes patērēšanas procesi, kā arī noteikta sēras, lāpekļa, bora daudzuma un citu vielu absorpcija. Jo ātrāk attīstīsies lapu darba virsma, un jo lielāka tās platība būs, jo efektīvāka būs auga barošanās, nu, tā teikt, no gaisa. Ja? Un jo lielāks augstāk minēto barības vielu daudzums tiks asimilēts ar augu, kas attiecīgi veicinās ražas pieaugumu palielināšanos. Tad varam arī šo te izmantot kompostēšanai. Tur ir 1:200, 50 ml koncentrātu uz 10 litriem ūdens. Un ko tas darīs? Paaugstina asimilējamos slāpekļa krājums kompostā. Tad šīs te baktēriju skaits, viņas ir tādas baigais nosaukums. Amonificējošo baktēriju skaits pieaug 3 līdz 5 reizes, bet tas nitrificējošo baktēriju skaits pieaug 3 līdz 7 reizes. Es nevaru jums pateikt par šīm te baktērijām, kas un kā, nu es tur dziļi negāju pētījumos, bet, var sakot, to visu vajag, lai kā tas būtu, tas vajadzīgs, ja. Un pateicoties brīvi dzīvojošo baktēriju dzīvības procesu norises apstākļu uzlabošanai, gandrīz 10 reizes pieaug to slāpekļa fiksēšanas spējas, kā rezultātā komposts tiek bagātināts ar pieejamiem barības elementiem. Organisko vielu sadalīšanās procesā veidojas liels organisko skābju un ogļskābes daudzums, kuru ietekmē grūti pieejamie minerālie fosfora, kalcija un magnija savienojumi tiek transformēti ar augiem asimilējamam šīm te formām, tātad viegli uzņemamām. Kā rezultātā tiek veicināts būtisks ražas pieaugums. Nu, tātad mēs paši arī uztaisam, ar ko barot savus augus. Nu tā! Tad arī šeit es gribu tā īpaši vēl pieskarties tādai tēmai, ko tad darīt tajos brīžos, tad, kad mums tie augi ir ar kaut ko apsēsti. Un tad šeit būtu ļoti svarīgi arī melnās saimniecības ziepes iesaistīt mūsu kopējā darbā. Šo humilatu var lietot kopā ar melnajām saimniecības ziepēm un veidot šķīdumu, ar kuru mēs šīs te, nu, vienā reizē augs saņem gan barošanu, gan arī šo te aizsardzību. Un tātad šis te grīnvalk melnās ziepes ir 500 ml pudeli, kas ir koncentrāts, un tad jau jāskatās, cik daudz ir tā, nu, tā kā ir jājauc, lai būtu, nu, konkrētām gadījumā, kas ir nepieciešams. Tātad, kā jau pieminēja, ka ir efektīvs pret dažādiem šiem te kaitēkļiem un arī sēnītēm. Un šeit ir arī tāda aktīvā viela, kālija hidroksīds, kas gan veido to, ka tās ir sarmaņas ziepes ar olīveļu un šķidrā veidā, ka viņas ir nevis gabaliņu ziepes, tās ir ar cita veida sārmu panāk. Gan arī panāk to, ka arī, nu, tā kā barojās arī pats augs. Bioloģiski noārdās šīs ziepes, tas arī tā kā ir ļoti svarīga lieta.
Un par melnajām ziepēm es jau esmu tik daudz runājusi par to, kā viņas darbojās, ka es varbūt šobrīd nekavēšu to laiciņu, ja? Bet tās galvenā lieta, ka viņus var abus divus kombinēt kopā vienā miglošanas reizē un panākts ir šis te dubult efekts. Tātad mēs pabarojam augu caur lapām un pie reizes arī tiekam galā ar kaitēkļiem. Tā, par humilatu jau es runāju par to, kādi ir šie te pētījuma rezultāti, tad sēklu dīkšanai uzlabojums apmēram 25% pret slimībām un izturību, jo tas arī ir ļoti svarīgi, ka mēs ne tikai iznīcinām kaitēkļus, bet ka mēs arī imunitāti uzlabojam augam. Uzlabojums ir apmēram 40%, ražas pieaugums apmēram vidējais, ja? Vidējais, tā teikt, kā saka, palātā, ja? Ir 30% un vidējā mēslojuma ekonomija ir vidēji 20%. Tā. Un es skatos, kā esmu brangi daudz parunājusi, un savukārt par melnajām ziepēm šie te pētījumi arī, tā kā var teikt, ka vidējās temperatūra palātā ir tāda, ja, ka efektivitāte pret kaitēkļiem 85%, jo sevišķi laputas uz tām vislabāk strādā. Sēnišu slimību novēršana 70%, un izplat arī šo te, to izplatību mazina. Un, protams, ir tas, ka ir 100% dabīgs sastāvs, un tādēļ arī bioloģiskajās saimniecībās melnās ziepes ir rekomendēts lietot. Un savukārt šī te sinerģija, kad produktus mēs kombinējam, tad mēs panākam to, ka ir veselīgs augs, kas ļoti labi uzņem barības vielas, tāpēc ir labi pabarots. Bet lietojot melnās ziepes kopā ar šo te humilatu, mums tas pieaugums tajā efektivitātē pret kaitēkļiem ir 35% lielāks, jo augs ir gan veselīgs, gan arī tiek tīri melnās ziepes palīdz atbrīvoties no šiem visiem kaitēkļiem. Un slimībām arī. Un šī te kombinācija ļoti labi uzlabo augu vispārējo izturību un veselību. Lietošanas metodas es jau pa humilatu visu pastāstīju, jo es domāju, kad tas labāk jebkurā gadījumā, jebkuras šīs te apstrādes ir veikt no rīta vai vakarā, kad nav tiešo saules staros, jo pat laistīšana augus, ja mēs saules staros laistam, mēs apdedzinām lapas, jo tur veidojās šis lupas efekts, tāpēc tas nav jādara. Jādara ir agrā rītā, vēlā vakarā vai tad, kad ir nomākusies diena, kad nav aktīva saule. Par melnajām ziepēm lietošanu, tātad šķīdumu pagatavojam 5 ēdamkarotes melno ziepju, atšķaidām 1 litrā ūdens, kārtīgi, vai pagaidām, kamēr viņš kārtīgi izšķīst, vai kārtīgi sakratam un siltākā ūdenī viņu atšķaidam, ja? Tad atkal izsmidzinām uz lapām no rīta vai vakarā, izvairamies no saules stariem, gluži tāpat kā humilatam, profilaksē lietot reizi 2 nedēļās, ja ir problēma, tad strādājam, kamēr izbeidzās tā problēma, bet parasti man ir tā, ka vienreiz nošpricē un viss, un tad pēc 2 nedēļām profilaktiski, un pēc tam, ziniet, kaut kā arī beidzās tā problēma. Tas ir pa laputīm uz rozēm un tiem dīvainajiem tārpiem, kas reizēm rozes ēd, ja, ne tikai laputus, bet vēl kaut kādi dīvaini tārpi, arī skujēņus viņi ēd, arī melnās ziepes ļoti labi strādā. Un šī te kombinācija, kad mēs liekam viņus kopā, jo viņus drīkst kopā lietot, tas ir skaidrs, tad šis te ir ļoti labs ir šis te rezultāts, un pie tam ir arī ļoti ekonomiski, jā, jo gan
ziepes ir koncentrāts, gan humilati koncentrāts un pareizās proporcijās viņu jaucot ir ļoti labi. Es arī izmantoju šo te humilatu. Melnās ziepes ir jāšpricē tikai uz augu virsmu un nevis, tā kā jābaro caur laistīšanu. Tāpēc melnās ziepes es tikai ar to špricētāju špricēju virsmu, miglotāju uz tā miglotājā lielajā satais un mierīgi katru vakaru pa 5 litriem izstaigāja dārzu, ļoti labi strādā. Tad, kad ir tā apstrādes tās dienas. Savukārt humilat, man ir tāds liels bundulis, kur ūdens tiek uzpumpēts augšā, un tajā ūdenī es pielēju klāt šo te humilatu. Un tad vienkārši to laistīšanu veicu tieši šādā te veidā, man ir tās pilina veida trubiņas, un tad uz nakti palaižu, un viņš ļoti labi sakņu sistēmu visu pabaro. Tāda ir mana tā darbība un tā pieredze manējā. Lūk, tā izskatās humilata pudeli, tā izskatās Grīnvalka melno ziepju pudeli, šie te abi divi ir ļoti ekonomiski izdevīgi, vidēji draudzīgi produkti, un šādā veidā mēs palielināsim ražu un palielināsim arī visas tās iespējas, kuras mums, teiksim tā, varbūt, ka sagādās milzīgu izaicinājumu šajā gadā, lai mums nekas nenoslīgtu, lai mums nekas neizžūtu par daudz, un lai mums pietiktu gan saules, gan ūdens pietiktu, un lai augi būtu veseli. Tagad iesim tālāk, laikam, par... es te tiešām, jūs paši šajā reizītē ieiesiet maija akcijās un paskatīsieties, kas vēl ir palicis, jo uz to es vairāk šobrīd izskatās, ka mums nav laika par to runāt vairāk, jo es esmu atkal aizpļāpājusies, es nezinu, kā lai es tiek galā ar sevi. Ceru, ka vismaz noderīga informācija jums ir. Lūk, un protams, lai pateiktos par jūsu uzticību un atbalstu, mums ir īpašās dāvanas par pirkumiem arī jūnija mēnesī un arī būs jūlija mēnesī. Protams, un par 80 eiro pirkumam būs grīnaudumiņš, par 120 eiro pirkumu būs matu kapuce un par 300 eiro būs autokomplekts. Dāvanā. Autokomplekts, tas nozīmē to, ka tur ir 3 dažādi audumi, stiklaudums, pulēšanas audums un universālais kristāla audumiņš vai autoaudums, kā kurš mēs viņu saucam, ja? Un šī dāvana ir 32 eiro vērtībā, tā ka ļoti, ļoti vērtīga dāvana, es gribētu teikt. Un, protams, arī būs īpašā dāvana webināru dalībniekiem, un šajā reizē tas būs nekas cits, kā mūsu mīļais stikla audums. Galvenais, lai es nebūtu sajaukus, jā? Kods 3004. Lūk, un šis te stikla audumiņš, kā jūs zinat, ir mūsu top numur 1 audums, un lai tas jums tiek dāvanā, un pie nākošā pasūtījuma vienkārši pierakstiet klāt, ka jūs bijāt webinārā, un tad ar jūsu pasūtījumu tiks atsūtīts arī jūsu audumiņš. Un, tā ka rekomendēju jums ieiet arī šajā vakarā vēl mūsu Grīnvalka veikalā paskatīties, kādas akcijas ir šobrīd aktuālas. Varbūt, ka vēl neesat pagājušā mēnešā šo audumiņu izņēmuši, tad jums kā reizi īstais laiks vēl pagūt kaut ko no šī pasūtījuma, no šo pasūtījumu saņemt. Un jā, liels jums paldies!
ka jūs esat visi kopā, mēs visi esam, teiksim tā, kopā, un nu jā, lai jums skaista vasara, un šajā te mēnesī, kas ir jūnijas, mēs netiksimies, jo mums sanāk tā, ka mums tieši svētkos ir šī te otrdiena mēneša pēdējā, un tad nu sanāk, kad mēs tiksimies tikai 29. jūlijā, tā ka taisīsim lielo garo atvaļinājumu, bet tas nenozīmē to, ka mums nemainīsies akcijas. Akcijas tiks atsūtītas jums e-pastā, pieskatīsiet to. Protams, ka būs īpašas kādas akcijas, būs kāda zibens akcija, lai jūs vasarā neaizmiegat pavisam. Un jā, izmantojiet visas iespējas, ko dod ekoloģiskie produkti, ko jūs Greenwalk veikalā varat tā kā izbaudīt, pagatavojiet paši savus insektu atbaidīšanas līdzekļus un izmantojiet ētriskās eļļas, kas ir lavandas pret apdegumiem, izmantojiet eļļas, arganeļu un žožobas eļļu kā dabīgo saules filtru, par to arī varbūt parunāsim mazliet vairāk tajā 29. jūlijā. Jo šobrīd liekas, mēs taču nemaz, kāda saule, viņa te ir, te nav. Nē, tā jau nebūs vienmēr, kā vienmēr mums būs ļoti skaista un saulaina vasara. Tā, lai jaukas jums šīs te brīvdienas un tiekamies jau atkal jau jūlija mēnesī, kad runāsim par augusta akcijām un lēnām sāksim domāt par to, kas tad mums ir paredzēts rudenī. Uz redzēšanos, šeit ir visas koordinātas gan mūsu ofisam, gan zvanīt varat tātad uz office telefonu, un tad mums arī ir mobilais telefons, uz kuru varat zvanīt uz vietas vasarā, jo sevišķi iepriekš ir jāsazvanās ar Ramonu, kad ir uz vietas iespēja saņemt produkciju, bet izsūtam visiem uz mājām, jebkurā citā laikā. Tātad, jā. Lai skaista vasara, lai skaisti atpūšamies visi, un lai mums arī būtu... Šeit telefona numurs ir pilnīgi nepareizs, neņemiet vērā, lūdzu. Lai skaista vasara, lai skaisti notikumi jūsu vasarā, un lai zaļojošs burvīgs dārs. Tā. Līdz nākošajai reizītei.